stunda, kā stunda. Jā, tiešām krūzīte. Nu, tur nu nekā. Pagājušā gadā bija kas šķīvīts, ja? Ģeometriskie vai dabas forma. Paši jūs izdomājiet, kuru jūs gribiet, jā? Jo tagad jau varētu vai nu vienu vai otru. Nu, ja kāds tāds, kas jūtās nu, ļoti, nu, ka viņam tā virpošana nekad nav mūžā un cietnieks virp, jā? Viņš drīkst arī tāds ņemt gan ģeometrisko, gan dabas, jā? Lai būtu kopā trīs uzdevumi. Kas vēl? Kopīgs? Kopi, labi, liekam kopi. Kas vēl? Rāpuļi? Nu, liekam rāpuļus tāds atsevišķi. Vai divas liekam? Divas. Četras stūras. Cilindrs, jā? Kādas vēl ģeometriskas formas zinām? Un C grupai tāda tas ir nevis viens, bet tā ir rasība grupa, nevis jūs esat grupiņa, tā ir to citēt. Jā? Jā. C grupa, ja grib arī var kopā ar vidiem mīri atbildēt jautājumus, lai viņiem pēc kārtas. Skolotāji būs kā laipni, sākums, momentu mēs varam īsti konsultāties, jā, un pēc tam mums kopā ar tiesnešiem un visiem būs tādas, nelielas pārunāšanas direktores kabinetā. Jā, tā kā pēc tam jūs paliciet, visi strādās komandas atsevišķi. Pastāviet. Tā, labi. Es noslicināju. Mālam ir raksturīgo īpašību ievērošana veidojumā. Ko tas nozīmē? Nu, piemēram, uztaisīt krūzīti, bet aizmirsiet, ka tas māls jālīmē tur ar sašvīkāšanu vai ar pūciņām, kurš ir mācījies un kā, lai labāk sanāktu. Tas jau skaitās, ka nav izpildīts, jā, jo viņš žūstot, ņem un salūst. Vai tāpat attiecīgi, cik jābūt biezam, cik plānam, nu viss tas. Tālāk trešais, idejas oriģinalitāte. Tas nozīmē tā, ka ja kāds kaut ko interesantu veido, kaimiņš nošķiko. Nu tā vairs nav viņa ideja, tā ir zakta, un zakta ideja nekad tik lapa nesanāk parasti. Jā, tad jābūt, jā, lai nav tā, ka kaut kāds tur uzšņāps, un darbam apakšā katram ar iezīmēts, jā, jūs viņu cālīs. Tā, skolotāja vietas lapu var atstāt, ja kā rullētu, locītu, lastu, trauks. Jā, jums bija kā atbildi? Konus. Tātad pirmais, atbilstība dotiem uzdevumam. Viņš nevar tēdams, tas nav konus. Otrais punkts, mālam ir raksturīgo īpašību ievērošana veidojumā. Tātad, ja māls ir jāsalīmē precīzi, lai viņš pēc tam nesalūst, to viņš jāsalīmē. Ja viņš ir jābūt tik biezam, tad jābūt tik biezam, ne biezākam, ne plānākam, ja? Trešais punkts, tātad idejas oriģinalitāte. Jā, cik tas ir asprātīgi, interesantīgi domāts. Ceturtais, darba kopējs izpildījums, jā. Piektais, konkursa noteikumu ievērošana kopējs. Ko tas nozīmē? Skatieties, šeit uz lapiņas ir uzrakstīts, tātad, kā jābūt darbam noformētam. Tātad, te, piemēram, Lot, nekur tā ir Linda Ozola, jā, B grupa. Kas, viņi pabeigs, un pēc tam mēs arī to interesam, jā. Kas? Lielumam nav nozīme, jā. Jā, ja tu no bunduļa viņiem tik dot mālas, jau tur sanāk šitik liels, un nekas, nu. Jā, tad māla ir tajā bundulī šai grupai.
Tādas problēmas, domāju, nebūs, ja? Pirmais – centriskums, ja? Nu, ietildošības vai otrais – trauka sieniņu virpojums, ja? Lai augšā un apakšā vienādi biezas. Tālāk – formas plastiskums un precizitāte, ja? Detaļu apstrāde un virpojuma nostrādātība. Tas tā, teiksim, kaut cīkās kantītes, tur, ja kaut kāds vilnīts, varbūt, nu kā tā saka. Un trauka iespējamais praktiskais pielietojums. Nu, kas tas tāds? Piemēram, nu kāds varbūt uztaisa, it kā visi punkti atbilst. Nu, kādu, piemēram, mazu tādu, kādu tur pilnu vidu tādu, ko deglīti pie uzvirko. Bet, nu, kāds ir pielietojums, ja? Tad, ja tā ir bļoda, tas kā tās, lai viņi pietiekoši ērta, ja, tāds. Nu, un tādā. Kā lūdzu? Nē, bija arī. Tā. Šeit mēs esam piekot. Tā, jā. Jā, kopīgās. Vidējie taisa viens, viņi virpo un taisa to vai nu komus, vai to cilvēku, un izbrauc pašā. Un, ja, piemēram, tā Linda vidēji, tad viņiem virpo nevar, viņiem taisa augstos. Nu, es uzīšu augšā. Nejauc plānus ar piramīdu. Kas tad uz Madonu šodien sabraukuši? Šodien Madonā ir keramikas pulciņu labākie audzēkņi, kopskaitā 30, no dažādām, gan no Madonas rajona, gan no Cēsiem un no Tukuma. Kāds ir uzdevums šodienai? Nu, uzdevumi ir attiecīgi pa grupām dažādi. Tie ir gan kopijas veidošana, gan virpošana, gan locītie trauki un arī teorētiskie jautājumi. Pamatā tā ir pieredzes apmaiņa? Jā, pamatā tā ir pieredzes apmaiņa arī. Starp rajonu mākslas mālu pulciņiem? Jā, pamatā satiekās, atrod jaunus draugus, paziņas un pārbauda savus spēkus un apstāst kā citiem. Vai iepriekš arī bijis kontakts ar šiem pulciņiem? Jā, mums jau tas kā tradīcija 2. gadu notiek. Pagājušā gadā bija gan Cēšnieki, pagājušā gadā bija Limbažu pulciņš. Un es domāju, ka arī turpmāk mēs kaut ko līdzīgi tādu darbosimies. Jā, vai interese pieaug jauniešiem attiecībā uz mālu? Es domāju, ka kopumā jā, jo nākošajā gadā ir tāds zīmīgs gads, ka tiek izsludināts par vizuālās mākslas gadu, un šajā sakarā būs daudz tādi interesanti pasākumi Rīgā, izstādes lielas, un tā, ka tas arī tāds stimuls, lai aktīvāk darbotos. Kā madonieši izskatās uz kopējā fona? Nu, es domāju, ka mājinieki gan jau, ka viņi kaunā nepaliks, lai gan, nu, mazie daži ir pavisam tādi jau jauni un iesācēji, bet, nu, vidējā jau ir bišķīt jau rūdītāki. Nu, tad kā, lai labi mīcās vai kā? Jā, paldies. Lai veidojas. Jā. Kuku. Jums jāpaskatās uz mani drusī. Uzgaidiet 1 minūti. Fotografēt pašlaik.
Ja tu gatavs līdz tajā kaut. Nē, es taisīšu. Var taisīt kaut ko? Bet tā ir sotā, tas reizes nevar arī tā deformēt, tev pazūd kaut kādi ieprāmti momenti. Tas ir kaut kas, kas bija teiks lielākā. Es gribēju, ka lasīs bija. Jā. Man tikai drusku savādāk tā visam padarīšu. Viņa atļausies būtu mums teikt. Nē, nu, punktu līdz 10. Nu, kādas jā, sanāk. Nu, pat nav bijuši 9 pareizi, tad tā, sanāk. Es jau laikas pašiem, es varēju 10 dabūt. Augšākās, tad varēju 10 minūtes. Ja tā kaut kāds atšķirūģis.